Šobrīd atrodos Liepājā, jaunajā projektā Mēnesis nams, un es meklēju īrniekus. Ilgtermiņā uz gadu un ilgāk manā pārvaldībā ir pieejams gandrīz 80 kvadrātmetrus plašs, gaišs, saulains divistabu dzīvoklis. Atbrīvots no mēbelēm, bet šeit ir mēbelēta pilnībā aprīkota virtuves zona, vannas istaba, ir arī iebūvējamies skapji. Ja, tā kā meklēju īrniekus, bet ne par to raidījums šodien, jo es gribu pastāstīt un atgādināt tādu niansi, ka tiem īpašniekiem, saimniekiem, kuri īpašumus laiž ilgtermiņa vai īstermiņa īrē, papildus standarta apdrošināšanai ir noteikti jāpadomā arī par tādu lietu kā civiltiesiskā apdrošināšana. Ja standarta apdrošināšana īpašumiem, mēs visi saprotam to, ka mēs esam daļai pasargāti no kaut kādiem ārējiem faktoriem, no kaut kādām dabas kataklizmām, vētras, plūdi, citi ārējie faktori, ugunsgrēks, piemēram, tad ir jāpadomā arī par tādu lietu kā civiltiesiskā apdrošināšana, un tas jau vairāk darbojas kā no īpašnieka vai īrnieka vainas dēļ radušos zaudējumu atlīdzināšana trešajām personām. Respektīvi, ja īpašnieki vai īrnieki kādu nejauši apludina vai nodara kaitējumu citam īpašumam, kaut ko netīšām koplietošanas telpā sabojā un tā tālāk un tā joprojām, tad tieši civiltiesiskā apdrošināšana ir tas rīks, kas īpašniekiem sedz šos zaudējumus, kas radušies jūsu vai īrnieku vainas rezultātā. Tā kā pirms laidiet īpašumu īrē, padomājiet un obligāti arī ieviesiet savā dokumentācijā šādu punktu kā civiltiesiskā apdrošināšana nekustamajiem īpašumiem.